Deputāts reģistrēties komitejas sēdē. Tā, redzu, ka šobrīd ir reģistrējušies 8 deputāti. Pulkstens mums ir 13:30, tātad sāksim šīs dienas finanšu komitejas sēdi. Šodien dienas kārtībā mums ir 33 izskatāmi jautājumi un 34. ir informācijas. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot par darba kārtību. Palūkšu balsojumu Eģum Arumam. Vai Eģis mūs dzird? Tātad šobrīd slēdz balsojumu. 7 deputātiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Paldies! Otrais darba kārtības jautājums ir par Limbažu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumi. Limbažu novada pašvaldības domas 2023. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos numur 25 par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bērniem un bez vecāka gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas auģitimenēm un aizbildņiem apstiprināšanu. Lūdzu vārds ziņojumam Ilzei Rubenei. Labdien! No 28. gada 1. janvāra pabalsta auģu ģimenē esoša bērna uzturam minimālo apmēru nosaka par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 50% apmērā no ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet par bērnu vecumā no 7 gadiem 60% apmērā no minimālās darba algas. Tādējādi bija nepieciešami grozījumi saistošajos noteikumos par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bērniem un bez vecāka gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas auģu ģimenēm un aizbildņiem. Secīgi tika svītrots 33.1 punktā summas apmērs, kas bija 215 eiro, tā vietā paredzot jau manu minēto izmaiņu 50% apmērā no ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī par bērnu līdz 7 gadu vecumam. Savukārt 33.2 punktā tika svītrots summas apmērs 258 eiro, tā vietā paredzot izmaiņu 60% apmērā no ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī par bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Kā nosaka pašvaldību likuma 46. panta 3. daļa, saistošo noteikumu projektam bija jābūt nodotam sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, un šī viedokļa noskaidrošana bija no šī gada 23. janvāra līdz 9. februārim. Noteiktajā termiņā netika saņemts neviens viedoklis, un tātad saistošo noteikumu projekts tika virzīts iepriekš skatītajā redakcijā uz Sociālo veselību jautājumu komiteju un tagad uz Finanšu komiteju, lai tālāk virzītu uz domas sēdi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Ilzai, par ziņojumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Pēc es redzu tikai daļu deputātus, kas ir balsojuši. Šobrīd jā, nu es arī tā kā skatos, man parādījās, ka nobalsoja visi, bet man parādās šobrīd, ka 9 ir par. Oh, jā, apjuku. Paldies, kolēģi. Paldies, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Tātad trešais par Limbažu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par sociālajiem pakalpojumiem Limbažu novadā apstiprināšanu. Lūdzu vārdu ziņojumam Janai Beķerei. Labdien! Saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Limbažu novadā izstrādāti, jo viņus piemērojot praksē tika konstatēta nepieciešamība precizēt atsevišķas normas un arī pārskatīt sociālo pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību. Vienlaikus arī saistošo noteikumu izstrāde bija nepieciešama, jo sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likums nosaka obligāti nodrošināmos sociālos pakalpojumus, kuri pakāpeniski mums līdz pašvaldībām līdz 2029. gadam ir jāievieš. 2026. gadā ir paredzēts ieviest atelpas brīdi bērniem un specializētās darbnīcas, kas mums līdz šim pašvaldībā nebija nodrošināts. Saistošie noteikumu projekts un tām pievienotais paskaidrojuma raksts tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē viedokļu noskaidrošanai no 2026. gada 23. janvāra līdz 9. februārim. Noteiktajā termiņā netika saņemts neviens viedoklis. Līdz ar to ir jāvirz šis lēmuma projekts apstiprināšanai domas sēdi. Aicinu apstiprināt. Paldies, Janai, par ziņojumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja šobrīd neredzu paceltas rokas un jautājumu nav, aicinu balsot. Deviņiem deputātojiem balsojot par, lēmuma projekts ir izskatīts un virzāms uz domas sēdi. Paldies! 4. par konkursu Limbažu novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošanu 2026. gada nolikuma vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Lūdzu vārdu ziņojumam Klintai Brojabai. Labdien visiem! Tātad par Limbažu novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošanas konkursu izsludināšanu, nolikumu un vērtēšanas komisiju apstiprināšanu. Tātad lūgums būtu apstiprināt nolikumu, kas ir pielikumā. Tur ir precizēti datumi attiecīgi šim gadam, kad tiks izsludināts, līdz kuram var iesniegt un kad notiks vērtēšana un projekta īstenošana, kā arī noteikti vērtēšanas komisiju. Tātad komisijā mums mainās priekšsēdētājs, kas ir Ģirds Vilciņš, Limbažu novada domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Pārējie komisijas locekļi paliek, kas bija iepriekšējā gadā. Lūgums lēmumu projektu apstiprināt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies! Paldies, Klinta! Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Aicināšu balsot. Lūdzu balsojumu no Strauberga kungu. Paldies! 9 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi.
5. Pār jaunas atbalstāmās darbības projektā atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti, mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai Limbažu novadā sagatavošanu un iesniegšanu. Lūdzu vārdu ziņojumam Diānai Buividai, lūdzu. Jā, labdien! Tātad Limbažu novada pašvaldībā tiek īstenots šis projekts, kas ir atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti. Un 21. janvārī tika saņemta vēstule no Labklājības ministrijas, kad caur šo projektu ir iespējams viņu papildināt ar papildus darbību, kas ir vidas pieejamības nodrošināšana ēkās, kurās sniedz pašvaldības publiskos pakalpojumus. Tas ir kultūras, izglītības, sporta un veselības pakalpojumi. Šī te atbalstāmā darbība tiktu sekta vai no esošā projekta pārpalikuma, vai arī tiktu piešķirts papildus atvesaļošanās fonda finansējums. Projekts, šī papildus darbība būtu jāīsteno līdz šī gada 15. novembrim. Līdz 15. novembrim jau ir noslēguma maksājuma pieprasījums jāiesniedz. Un mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un kustību traucējumiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kā arī pilngadīgas personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuri nav sasnieguši vēl pensijas vecumu vai ir sasnieguši pensijas vecumu, bet vēl strādā. Tika lūgts pašvaldības kolēģiem atsūtīt par savā pārziņā esošajām ēkām šos te pieteikumus. Kopumā saņēmu 31 pieteikumu. Tomēr atlasot pēc šiem te kritērijiem, gan pēc mērķa grupas, gan pēc tā, vai šos te būvdarbus varētu paspēt līdz novembrim īstenot, palika 9 vai 10, un tad atlasījām 3 variantus, ko sūtīt tālāk Labklājības ministrijai, jo arī šīs te 3, ko mēs virzīsim savā starpā konkurē, viņas šobrīd lēmuma projektā ir ierakstītas prioritārā secībā. Tātad pirmais būtu Limbažu muzejs, kur ir plānots uzstādīt vertikālo pacēlāju pie ārdurvīm. Otrais ir Pāles novada pētniecības muzejs, kur ir nepieciešams atjaunot kāpnes, kas ir pie ārdurvīm, kā arī veitveri, izlīdzināt grīdu un nomainīt durvis. Un trešā ēka mums ir Liepielā 8 Pociemā, kur ir gan kultūras nams, gan bibliotēka, gan sociālais dienests. Jā, ir arī šī te pagasta pārvalde, bet tā neatbilst šīm te pakalpojumu sfērām. Un tātad Pociemā ir plānots uztaisīt pie ārdurvīm uzbrauktuvīti, atbilstoši mūsdienu standartiem, nomainīt ārdurvis, jo tā šobrīd ir par šaura, lai tur varētu iekļūt cilvēki ar ratiņkrēsliem. Un arī uz 2. stāvu nomainīt durvis un uzstādīt pacēlāju uz 2. stāvu. Jā, un kopējās izmaksas visām 3 ēkām šobrīd ir noteiktas 70 868,7 centi. No tām atvesaļošanās fonds sektu summu bez PVN, kas ir 58 568,65 centi, un pašvaldības līdzfinansējums būtu PVN daļa, kas ir 12 299,42 centi. Ja ir kādi jautājumi, varu atbildēt. Paldies! Paldies Diānai par ziņojumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Baiba. Kāds ir pieejamais finansējums? Var arī visi 3 projekti tā kā aiziet vai? Labklājības ministrija nav minējusi nekādus konkrētus ciparus, jo tie ir atvesļošanās fonda atlikumi. Gan, teiksim, no pašvaldību esošo projektiem, kas paliek pāri, vai arī viņiem sanāk vēl kaut kāda atvesļošanās fonda pārpalikuma. Tādā mutiskā sarunā viņi teica, tur pārdesmit tūkstoši vienai ēkai varētu būt, bet varētu būt, varētu nebūt papīra, tas nav šobrīd nekur noteikts. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot.
9 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! 6. par finansējumu piešķiršanu iepirkuma līguma slēgšanai pansionāta Pērle ēkas sporta ielā 4 Pociemā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei. Lūdzu vārdu ziņojumam Annai Siliņai Garklāvei. Labdien! Tā tad jau 21. gadā bija iecerē veikt Pociem pansionāta siltināšanu. Tad tika izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija. Mēs iesniedzām projektu iesniegumu Centrālajai finanšu līguma aģentūrai, bet energosertifikāta neatbilstības dēļ mēs šo finansējumu nevarējām piesaistīt. Atkārtoti mēģinājām gatavot dokumentāciju arī 23. gadā, kad bija konkurss Centrālā finanšu līguma aģentūrā. Mēs piesaistījām energoauditoru, kurš salabotu iepriekš veikto izstrādāto dokumentāciju, bet tajā brīdī tika konstatēts, ka iepriekš paredzētie pasākumi nenodrošina noteikto normatīvu sasniegšanu energoefektivitātes jomā, un līdz ar to mēs arī nevarējām pretendēt finansējumam Eiropas. Šobrīd tiek plānots, ka vasarā tiks izsludināts atkārtoti šis projektu konkurss pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai, un tādēļ novembra projektu uzraudzības komisijā lēmām par to, ka vairākas ēkas virzām uz šo te energoefektivitāti, tā skaitā Pociem pansionātu. Un līdz ar to arī izsludinājām iepirkumu, būvniecības ieceres dokumentācijas un tajā skaitā arī energosertifikāta aktualizācijai izstrādei. Un šobrīd noslēdzies ir iepirkums, vēl gan tas nav līdz galam izvērtēts. Līdz ar to tātad šobrīd, tā teikt, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma cena projektēšanai ar PVN ir 19 602 eiro. Bet, tā kā es teicu, vēl turpinās vērtēšana līdz domas sēdē, varētu gadīties, ka varbūt ir kāds cits pretendents tomēr, un šī cena var nedaudz pamainīties. Bet tātad es aicinātu atbalstīt ieceri virzīt šo te objektu energoefektivitātes uzlabošanai un piešķirt finansējumu būvniecības ieceres dokumentācijas un energosertifikātu izstrādei, lai mēs varētu vasarā pretendēt uz šo te Eiropas finansējumu siltināšanai. Paldies Annai par ziņojumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Šobrīd jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! 7. par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības Salcgrīvas ūdens sporta atpūtas biedrību projektam pontonu sistēmu laivu ielaišanai un izcelšanai no ūdens Salcgrīvā. Lūdzu, vārds ziņojumam Sarmai Kacerai. Tātad secīgajā kārtībā ir tā, ka 25. gada 21. novembrī pašvaldība saņēma biedrības iesniegumu par konceptuālu atbalstu līdzfinansējumu piešķiršanai projektam pontonu sistēmu laivu ielaišanu izcelšanu no ūdens Salcgrīvā. Šo iesniegumu skatīja projektu uzraudzības komisijā, tajā reizē uz domas sēdi nevirzīja tādēļ, ka jau projekta iesniegšanas termiņš bija beidzies. Un tātad projektu uzraudzības komisijā tika nolēmts, ka tālāk skata šo līdzfinansējumu piešķiršanu pēc projekta apstiprināšanas lauka atbalsta dienestā. Un tātad 2. februārī saņēmām biedrības iesniegumu, kuram bija pievienots lauka atbalsta dienesta 27. janvāra lēmums, kad projekts ir apstiprināts, un biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecinājumajām izmaksām, un tas sastāv 4948,90 eiro. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par šī finansējuma piešķiršanu un finansējumu piešķirt no Limbažu novada pašvaldības 26. gada budžetā rezervētā finansējuma biedrību Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies Sarmai par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi?
Aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! 8. Par valsts vietēja autoceļa B116 Ungurpils Pāle posmu Ungurpilī Elojas pagastā Limbažu novadā pārņemšanu bez atlīdzības Limbažu novada pašvaldības īpašumā. Lūdzu, vārds ziņojumam Sarmai Kacerai. Tātad 29. janvāra sēdē šī gada pašvaldība lēma par ieceri īstenot investīciju projektu infrastruktūras attīstību uzņēmējdarbības atbalstam Ungurpilī. Šī projekta realizācijai tātad pašvaldībai īpašumā būtu nepieciešams pārņemt valsts vietējā autoceļa V116 Ungurpils Pāle posmu no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaža Matīša līdz Ungurpils ciema robežai, un aptuveni tas ir 925 metri. Lai uzsāktu šī autoceļa posma nodošanu bez atlīdzības pašvaldībai jāpieņem lēmums par autoceļa posmu pārņemšanu, un pēc šī lēmuma pieņemšanas Latvijas valsts ceļi veiks nododamo inženierbūvju deklarēšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Kā jau skatot šo lēmumu projektu teritorijas attīstības komitejā, mans nodaļas vadītājs teica, tātad šai aktivitātei jau ir izsludināta iepirkuma procedūra būvprojekta izstrādēji, un arī vēl atbildot uz tā iepriekšējā komitejā uzdoto jautājumu par šī te ceļa posma, vai tiek pārņemts viss šis ceļš, kas saka, asfaltētajā zonā, tātad nē, ir tikai līdz Ungurpils ciema robežai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies, Sarmai. Vai kolēģiem ir jautājumi? Aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 9. Par Skultes, Ziemeļblāzmas un Vāras ciemu ūdenssaimniecības attīstības projektu. Lūdzu vārdu ziņojumam Līgai Viļčinskai un Ilonai Zeltiņai. Lūdzu. Labdien! Kā jau teritorijas attīstības komitejas sēdē es ziņoju, tātad pašvaldībā tika saņemts personas iesniegums ar lūgumu izsniegt nosacījumus zemes ierīcības projektu izstrādēji Skultes pagasta Vārzu teritorijā. Izvērtējot situāciju, tika konstatēts, ka šis zemes gabals atrodas teritorijā, kurā nākotnē ir paredzēts realizēt ūdens saimniecības attīstības projektu Skultes pagastā. Konkrēti šis projekts nākotnē ir paredzēts Ziemeļblāzmas, Vāras un Skultes ciemos. Lai šis projekts vispār neapstātos jau sākuma stadijā, visi šie zemes gabali, kas būs nākotnē šajā projektā iesaistīti, šīs daļas ir vajadzīgas pašvaldību funkciju nodrošināšanai, kā to nosaka likums. Un šajā gadījumā konkrēti tas ir pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 1. punkts, organizēt komunālos pakalpojumus ūdens apgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā. No pašvaldības puses esam sazinājušies ar šo īpašnieku. Īpašnieks piekrīt un arī saprot šī visa tālākā projekta nozīmi. Un arī, piekrīt nākotnē atsevināt daļu no šīs sava zemes gabala, bet vēlas šo apliecinājumu no pašvaldības puses, kad tiktu apmaksāts tātad zemes ierīcības projekta, konkrēti daļa, kas būtu pašvaldības īpašumā jāpārņem, un arī tātad Valszemes dienesta zemes grāmatas, zvērnāt notāru pakalpojumu, un arī tātad atsavinot šo zemi par certificētu vērtētāju noteikto tirgus cenu. Ja deputāti lems un atbalstīs šo lēmumu un domas sēdē tiks pieņemts, tad tālāk mēs sazinamies ar šo personu un arī sazināsimies ar Latvijas valsts zemkopības ministrijas zemes apsaimniekotāju Latvijas valsts mežiem, jo iespējamās dzeramā ūdens sagatavošanas un saimniecisko notekūdeņu attīrīšanas atrašanās
vietas atrodas uz šobrīd valstī piedarošām zemes vienībām, kas ir Skultas mežā un Rūpas mežā. Tas man ir no manas puses viss, lūkšu Ilonu papildināt vēl. Labdien! Tātad tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Skultes, Ziemeļblāzmas un Mārzas ciemiem. Ir jāatzīmē tas, ka šīs ūdens saimniecības ieviešana ir ļoti nozīmīgs un būtisks pašvaldības funkciju nodrošināšanai, jo šīs teritorijas intensīvi attīstās, ir īpaši Vārciemu teritorija, un mēs aizvien vairāk saņemam šos te iesniegumus un pieteikumus un arī zemes īpašnieku zvanus par šo teritoriju attīstīšanu kā saurupmāju apbūves teritorijas. Un sekojoši vai tie ir detāla plānojumi vai lokāla plānojumi, un šajos te risinājumos zemju sadalīšanai ir jāievērtē arī ūdens saimniecības pakalpojumu tīkli. Respektīvi, tās ir ūdens ņemšanas vietas, mums ir jāanalizē, vai tas ir katram īpašumam, jaunveidojamam īpašumam katrā būs šī atsevišķa ūdens ņemšanas vieta, vai tā būs viena kopēja centralizētā, kā arī kanalizācijas tīkli, vai tie būs lokālie, vai tie būs centralizētos ierīkot atsevišķās zemes vienībās nav iespējams. Savukārt, bioloģiskās attīrīšanas ieteicis, tās, par ko vides dienesti iebilst, ņemot vērā potenciālos riskus un, respektīvi, sanāk tā, ka jāveido ir hermetiski izsniļamā krāja rezervāri, kas ir būtisks sloks decentralizētai kanalizācijai. Un līdz ar to pie visas šīs te plānošanas ir sagatavoti ir schēma par potenciālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izvietojumu šajos ciemos. Par pamatu ir ņemts tehniski ekonomiskā piedāvātais variants, otrais variants, taču tas ir šobrīd precizēts, ņemot vērā zemju izmantojumu un iespējamos plānotos zemju sadalījumus. Un tā kā lūdzu atbalstīt šo konceptuālo lēmumu par šīs trases novietojumu. Paldies Līgai un Ilonai par ziņojumu. Vai kolēģiem ir radušies jautājumi? Jā, lūdzu, Agri. Teritorijas plānošanas komisijā bija priekšlikums lemjošajā daļā, kā sacīt, precizēt, ka kanalizācijas spiedbada izbūvē piemērot otro variantu, kas ir 4,4 km garu no Vāras ciema līdz Ziemeļblāzmai, un ka ūdens sagatavošanas un ņemšanas vietas ir atsevišķi katrā ciematā, Ziemeļblāzmā un Vāras ciematā. Tāds priekšlikums bija tā kā pie iepriekšējā komisija. Tad varbūt arī mēs šādā redakcijā tāda piebildu lemjošā daļā arī to pieliekam klāt. Es varētu komentēt. Es varētu komentēt, lemjošajā daļā tomēr nevarētu pievienot šos te atsauci uz tehniski ekonomiskā pamatojuma otro variantu, jo viņi ir atšķirīgi no tā, kas ir šobrīd lēmuma pielikumā. Kā jau minēju, ja tehniski ekonomiskā pamatojumā ir piedāvātas schēmas, šeit viņas ir nedaudz precizētākas, ņemot vērā potenciālo zemju sadalījumu un kā varētu arī potenciālo ielu tīklu, tāpēc viņš ir atšķirīgs no piedāvātā tā sākotnējā otrā varianta. Un tas nevar arī šī trase otrajā variantā netiks izmantot ne tikai spiedveda ierīkošanai, bet arī ūdens apgādes tīklu arī ierīkošanai, jo mums ir visā teritorijā ir jānodrošina šie tīklu pieejamība. Paldies! Jā, paldies. Tad šajā brīdī man gribās precizēt. Tad pirmo punktu mēs šobrīd atstājam tādā redakcijā, kā viņš ir lēmuma projektā.
Jā, Mhm. jo Labi. tur jau arī norādīts, schēmas ir pielikumā. Jā, paldies. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi. 3 komentāri. Jā, lūdzu, ģirt. Jā, paldies par vārdu. Jā, es jau teritorijas attīstības komitejā informēju par to, ka TEPS ir viena lieta, bet tam visam ir vajadzīgs finansējums. Un provizoriski mums patreiz ir vajadzīgi aptuveni 12 miljoni, lai mēs varētu šos ūdens saimniecības projekts realizēt. Patreiz izskatot, tad varam atsūtīt to informatīvo materiālu par 28. 34. gada finansējumu pieejamību. Vispār tur nav nekas atrunāts par šādām lietām. Tad Čuļer kungs arī bija pagājušā nedēļā pie mums, es vērsu uz to uzmanību, un arī šī informācija tika nosūtīta ministram un viņa birojam, lai kamēr mums notiek sarunas ar Eiropas komisiju Latvijai, jo tā nav tikai mūsu Limbažu novada pašvaldības problēma, tad ir nepieciešams arī šādi finansējumi mēģināt iestrādāt kopējā fonda finansējumā, jo ne Limbažu novada pašvaldība, ne Limbažu siltums, kur vēl mazāk salazgrības ūdens šādus apjomīgus projektus tā kā nevar realizēt. Līdz ar to es vēršu uzmanību, tad, kad mēs aktualizēsim mūsu investīciju un rīcības plānu, tad mums būs jāsaprot aptuveni, uz kuriem gadiem mēs tā kā plānojam šīs te visas darbības arī aktualizēt. Paldies! Paldies, Ģirtam. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un virzāms uz domas sēdi. Paldies! 10. par Limbažu apvienības pārvaldes Katvaru pagastu pakalpojumu sniegšanas centra maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Pociemā siltuma apgādes sistēmas izmantošanu. Lūdzu, vārds ziņojumam Mārtiņam Grāvelsiņam. Jā, labdien visiem! Sakarā ar pieaugušo kurināmo izēvielu cenām granulām lūdzu pārskatīt, kā saka, siltuma piegādes tarifu Katvaru pagastu Pociemā un atzīt par esošo, teiksim, to tarifu par, kā saka, 1. martu mainīt tarifu uz 103,69 € par megavatu stundu. Esošais tarifs ir 88,05. Lūgums atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Jā, paldies Mārtiņam par ziņojumu, bet man uzreiz būs jautājums, kā šīs tarifa izmaiņas atstās ietekmi uz iedzīvotājiem? Mēs nodrošinām 2 daudzdzīvokļu mājām, protams, tas pieaugs, bet, kā saka, līdz gada beigām, kā saka, vai mēs finansiāli to budžetā. Labi, paldies, Mārtiņ. Man uzreiz jautājums Agrim. Jā, kā mums izskatās ar pārējo pašvaldības teritoriju, kur arī mums ir šīs granulas, un šobrīd mēs tur nemainam izcenojumus? Pašvaldības iestādēm, jautājums ir, bet šeit tātad es domāju, ka mēs runājam par darību, ka pašvaldība pieņems apdzīvotas rūpības. Tāpēc cena ir mainījusies, un es domāju, ka praktiski jau pavasarā stāvēs, ka šī cena uz spēkā līdz kā sākums sezonas beigām, bet kā iepriekšējā gada praksa pierāda to, ka Attiecīgi sākoties jaunajā sezonā vai gāvēties cenas atkal krītas, tad, ja mēs skatāmies, ka tur rūpēs nākamā sezonā, tad mēs varam iepirkt par lētāks. Nav mikrofons ieslēgts. Tātad arī ir atrunāts, tad, ja, ka mēs cenu varam mainīt, gan uz augšu, gan uz leju, tad varbūt, kā mums jau arī rudens pusē, kā cenu mēs varēsim atkal šo tarifu samazināt. Tas ir tikai, lai nobeigtu šo apkurses sezonu. Labi, paldies par skaidrojumu. Vai kolēģiem ir kāds jautājums? Jā. No kāda tad viņš tagad skaitīsies spēkā? 1. marta. 1. marta. Paldies.
Nu jā, šobrīd es tā kā neredzu lēmumu projektā, ir datums, no kur ir spēkā esošs. Būtu papildināt tad ar 1. martu, kā tad ir spēkā no 1. marta. Paldies. Labi, kolēģi, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Deviņiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir izskatīts un virzāms uz domas sēdi. Paldies! 11. par Limbažu apvienības pārvaldes Limbažu tirgus tirdzniecības vietu un inventāru nomas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Lūdzu ziņojumam Viktoram Zujevam. Labadiena visiem! Labadiena visiem! Kā jau ziņoja teritorijas plānojuma komitejā, saskaņā ar ministra kabineta 440 noteikumiem, noteikumi par tirdzniecības veidiem ir saskaņojumi ar pašvaldību. Un līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt tirgu un tirdziņu organizēšanu Limbažu pilsētā šajā gadā. Tirgus nosaukumus un datumus jūs redzat pielikumā. Par tirgu un tirdziņu, kā es nepareizi ziņoju. Jā, man būs 2 jautājumi pēc kārtas, es varbūt drīkstētu šo te pabeigt un uzreiz otru. Es esot nepareizi jums sāc ziņot. Jeb ķerties pie pareizā. Jā, labi ziņo par abiem un mēs mēģināsim tikt skaidrībā. Nē, es ķeršos pēc kārtas par pareizo, kad ir par nomu, jo no šī te pirmā no šī te ziņojuma būs savukārt nākošais ir. Limbažu apvienības pārvalde ir izstrādājusi kopā ar ekonomistiem nomas maksas, ir veikt pārreikini, kas nebija veikt no 14. gada. Un līdz ar to mums ir nepieciešams apstiprināt šīs te jaunās nomas maksas par tirdzniecības vietām, inventāru nomām. Pielikumā ir šie te izcenojumi un noteikti nomas maksas pakalpojumu cenrādījumi, sākot ar šā gada 1. martu. Un lūgums ir šo te lēmumu projektu virzīt domas sēdei. Jā, paldies Viktoram par ziņojumu, bet šajā brīdī tad aicināšu kolēģis balsot par nomas maksu. Jā. Izcenojumu apstiprināšanu. Lūdzu, kolēģi. Deviņiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir virzāms uz domas sēdi. Un tad nākošais ir par tirgu un tirdziņu organizēšanu Limbažu pilsētā 2026. gadā. Vai Viktoram ir kaut kas piebilstams pie šī? Jā, man ir piebilstams, ka 4. punkts ir tas, par ko mēs balsojām iepriekšējā jautājumā, ka šeit ir šīs te izmaiņas. Iepriekš bija 2,50 dienām par 1 metru, tagad ir 3,50, un elektroenerģijas patēriņš tiek saglabāts nemainīgs ar iepriekšējiem gadiem. Paldies, un tad es saprotu, ka arī pielikumā šobrīd mēs redzam, kuros datumos tad notiks pilsētā tirdziņi. Jā. Vai kolēģiem ir jautājumi? Vai citās pilsētās mums nav jānosaka šīs te vietas tikai par Limbažu? Tā, jautājums uzreiz juristam, kā ir ar citām pilsētām ar nomas maksu ar izcenojumiem? Tāda kopēja man tagad informācija nav. Varētu būt, kad ir arī atsevišķi tiek apstiprināti atsevišķiem, konkrētiem tirdziņiem, bet es tagad uzreiz nepateikšu. Labi, paldies. Vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi? Aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 13. par finansējumu piešķiršanu un iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības budžetā aktīvā nodarbinātības pasākuma algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Numur 2026 14 PIN APSD 24 īstenošanai. Lūdzu, vārds ziņojumam Viktoram. Jā, kā jau katru gadu Limbažu apvienības pārvalde īsteno algot pagaidos sabiedriskos darbus sadarbībā ar NBA, un šim pasākumam ir paredzēts saņemt finansējumu no NBA 23 400 eiro apmērā, un no kuriem
21,600 pagaidu darba nodarbu ir ikmēneša atlīdzība, pārējais 1,200 eiro ir darba koordinētājiem ikmēneša dotācijai un 600 eiro ir veselības pārbaudas izmaksām. Kā arī sociālais nodoklis sastāv 283 eiro. Līdz ar to lūdzam iekļaut Limbažu novada pašvaldības centrālās pārvaldes 26. gada budžetā NVA saņemto finansējumu 23 400 eiro apmērā aktīvās nodarbinātības pasākuma, algoti sabiedriskie darbi īstenošanai, kā arī piešķirt papildus finansējumu 283 eiro un 8 eiro centi apmērā darba koordinētāji darba sociālās izmaksas sekšanai no Limbažas pašvaldības nesadalītā naudas atlikuma. Paldies. Viktor, man uzreiz ir jautājums. Šie te algoti pagaidu darbi, viņi tiek īstenot tikai pie jums apvienības pārvaldē vai arī kādas iestādes, kas iesaistās šajā te nodarbinātībām? Ziniet, konkrēti šajā finansējumā es nemācēšu pateikt, jo sākot ar pagājušo gadu mēs tā kā virzījām, kad Ditu var sameklēt, Edmund, lūdzu? Kad mēs it kā virzījām, kad katra iestāde pat nes atbildību, jo mēs nevarējām nodrošināt lietvedības, teiksim, pakalpojumus, kas ir atrakstīšanās, un katram ir savas vajadzības. Un tad tie jautājumi sagādāja lielā galvasā, nu pat ne galvasā, bet tīri resursu stundas, lai mēs šo te ņemtu un koordinētu Salatsgrīvai vai Alojai. Un ne tikai Alojai, bet arī, teiksim, privātajām iestādēm. Un līdz ar to mēs tā kā esam pārgājuši, spriežot pēc summas lielumu, es pieļauju, ka šie ir apvienības pārvaldes darbi. Jo tad, kad bija kopā ar visu novadu, tad bija kaut kāda 40 000 pāri. Paldies. Tad šobrīd es saprotu, ka vēl varētu. Edmunds, un viņš patreiz ir citā virzībā, un es tāpēc varbūt tās domsēdēs noteikti mācēšu atbildēt uz šo jautājumu. Labi, paldies. Būtu svarīgi saprast, vai mums ir vēl kaut kur, kur ir arī šādi papildus finansējumi. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 14. Pār līdzfinansējumu piešķiršanu Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Pāles draudzes projektam Pāles evaņģēliskās luteriskās baznīcas torņa un ieejas kāpņu remontdarbi. Lūdzu vārdu ziņojumā Gitai Kārnupē, lūdzu. Tad februāra sākumā Pāles draudze ir saņēmusi lauka atbalsta dienesta lēmumu par projekta Pāles evaņģēliskās luteriskās baznīcas torņa un ieejas kāpņu remonta darbu apstiprināšanu un arī iepirkuma dokumentu apstiprināšanu. Iepirkuma rezultātā būvdarbu kopējā summa ir 48 353 eiro, un no tā publiskais finansējums ir 34 814 eiro un 16 centi. Draudze projekta realizācijai lūdzu piešķirt līdzfinansējumu 13 538 eiro un 84 centus. Un pagājušajā gadā doma konceptuāli atbalstīja līdzfinansējumu piešķiršanu šim projektam. Un tātad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt lēmumu projektu uz domas sēdi. Paldies, Gitai. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 15. Par SIA Olimpiskais centrs Limbaži personāla izmaksu palielinājumu. Lūdzu vārdu ziņojumam Baibai Martinsonai. Jā, labdien. Lēmuma projektā tur ir tas likums, bet īsais kopsavilkums pēc šī likuma būtības 2026. gadā kopējie kapitāla sabiedrības personāla izmaksas attiecībā pret kopējiem kapitāla sabiedrības ieņēmumiem nedrīkst pārsniegt
iepriekšējo pārskata gadu, tas ir 2025. gadu. Mums šīs te personāla izmaksas palielinās par 0,66%. Tas nav daudz, bet iemesls tam ir tātad, tā kā šis te minimālās algas pieaugums valstī, tas, ka mums tagad no 2025. gada septembra ir vesela slodze nakts dežurī vispār izglītojošo skolu internetam, kā arī sporta speciālists, kas ir atbildīgs par sportu novadā. Tāpēc lūdzu jūs atbalstīt šīs te kopējās personāla attiecību izmaksas attiecībā pret 2025. gadu par 0,66%. Paldies, Baibai, par ziņojumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Vienam deputātam atturoties un 8 balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! Es atvainojos, vienkārši gribēju precizēt par savu balsojumu, kad atturējos. Jā, lūdzu. Vai tas bija saistīts, Baiba, ar to lēmumu projektu, ko mēs pieņemam par to vienu iestādi, vienu organizāciju, kas par visu sportu atbild? Tas ir tas palielinājums? Tur ir ne tikai tas, bet ir arī nakts dežuranta un plus minimālās algas pieaugums. Mēs vienkārši nevaram tik ļoti proporcionāli savus ieņēmumus palielināt. Tā kā tas bija 25. gadā. Ok, es sapratu, jā. Paldies tev. Jā. Es tad mainīšu balsojumu domas sēdes laikā. Paldies. Dāvi, lūdzu, kas ar balsojumu? Nē, jūs jau nolasījāt balsojumu, viss kārtībā. Domas sēdē es tad balsošu mazliet savādāk. Paldies. Uh, 16. par finansējumu piešķiršanu SIA Olimpiskais centrs Limbaži sporta komandām 2026. gadam. Lūdzu, vārds Baibai. Jā, šī jau sporta komandas jau teiksim tā, ka mums jau ir gandrīz kā pamatdarbības virziens. Un 2000 lūdzam finansējumu tādu pašu kā 2025. gadam. Tie ir 35,230. 25. gadā neiztērējām un palika pašvaldības budžetā 2,495 eiro, jo bija īsāka sezona, līdz ar to ietaupījām algas, kā arī florbola komanda visu finansējumu neiztērēja. Tātad arī šim gadam tāpat 35,230 tūkstošus. Paldies, Baibai, par ziņojumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! 17. par pasākuma Lādurzara pamatskola 35 gadu jubilejas absolventu salidojums dalības maksas apstiprināšanu. Lūdzu, vārds ziņojumam Agnesei Smalkai Francai, lūdzu. Labdien! Lūdzu apstiprināt dalības maksu salidojumā 10 eiro. Virzīt jautājumu uz domas sēdi. Paldies, Agnesei. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Tā, šobrīd nav balsojis Strauberga kungs. Dagne, vai jūs mūs dzirdat? Vai čatiņā mums ir kāds ieraksts?
Tātad slēgšu balsojumu. 8 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! 18. par valsts budžeta dotācijas sadalījumu 2026. gada 1. janvārim līdz 2026. gada 31. augustam Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes programmu pedagoģa darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekļaušanu budžetos. Lūdzu, vārdu ziņojumam Agnesei. Lūdzu akceptēt šo sadalījumu. Valsts budžetā finansējums pedagoga atalgojumam profesionālās ievirzes izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. Paldies! Paldies! Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Aicināšu balsot. Tā, slēdzu balsojumu. 8 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 19. par projektā profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana saņemtā finansējuma iekļaušana Limbažu novada Vāriņtiesas 2026. gada budžetā un finansējuma novirzīšana profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai. Lūdzu, vārds Inetai Zariņai. Labdien! Tātad Limbažu novada Vāriņtiesa 2026. gada 28. janvārī ir saņēmusi iepriekš nodrošināto finansējumu projekta profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana ietvaros. Tātad pagājušajā gadā Vāriņtiesa piedalījās šajā projektā un saņēma supervīzijas kā grupas, tā arī individuālās. Nu, lūk, un šis te finansējums, kas ir atgriezts par 4. ceturksnī saņemtajām supervīzijām, ir 1236,82 eiro. Vāriņtiesa lūdz šo finansējumu iekļaut šī gada budžetā, lai varētu veikt profesionālās kvalifikācijas pilnveidi jau mērķtiecīgāk ar konkrētu jautājumu risināšanu caur metodiskajiem pasākumiem, kas varētu palīdzēt uzlabot kvalitāti sevišķi smagu un sarežģītu jautājumu risināšanā, kā piemēram vecāku domstarpības vai citi jautājumi. Tā kā pamanīju arī pirmajā punktā pēdējā vārdā kļūdu, tur trūkst N-burts, lūdzu arī labot šo kļūdu un lūdzu deputātus atbalstīt šo lēmumu projektu un tālāk virzīt to apstiprināšanai domas sēdē. Paldies! Paldies Inetai par ziņojumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 20. par projekta zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrāde Augstrozes Lielezaram iesniegšanu valsts zivju fondā. Lūdzu vārdu ziņojumam Jānim Remesam. Lūdzu. Jā, labdien vēlreiz. Tātad lūgums ir virzīt uz domas sēdi projekta iesniegšanas pieteikumu. Augstros Lielezera eksploatācijas plāna izstrādē. Šis projekts tika arī gatavots arī pagājušajā gadā. Neapstiprināja sakarā ar to, ka viņiem bija dažādas, viņas zivju fonds viņas apstiprina arī pa 5 gadiem šādas noteikumu, eksploatācijas noteikumu izstrādi. Man sanāca rēķinot, ka mums sanāca 5 gadi, zivju fonds sarēķināja, ka nesanāca, bet jebkurā gadījumā šogad var sniegt atkārtot, un tas ir vienīgais veids, ko kādā veidā varētu profesionāli uzzināt, kas notiek mūsu ezeros. Mūsu ezerā šajā gadījumā tieši Augstros Lielezerā. Vai lūgums ir apstiprināt un virzīts domas sēdi. Paldies Jānim par ziņojumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! 21. par finansējumu piešķiršanu Limbažu vidusskolē kravas lifta pacēlāja remontam. Lūdzu vārdu ziņojumam Ziedonim Rubezim, lūdzu. Jā, labdien visiem. Ir sagatavots lēmums projekts, kurā mēs lūdzam piešķirt papildus finansējumu Limbažu vidusskolai. Sakarā ar to, ka janvāra mēnesī
mums saplīs šis te kravas lifts, kas atrodas virtuvē, ēdamtelpā, ne pat virtuvē, un skolas darbinieki daļēji novērsa to, lai viņš būtu funkcionāls un strādātu, bet ņemot vērā to, ka viņš ir strādājis 35 gadus tūliņās, tad viņš tomēr ir nokalpojis un tur ir jāmaina visas tās krituļojošās un rituļojošās daļas. Un ņemot vērā to, ka rudenī mums uzsāka skolā ēdināt bērnus cita firma, tad arī tajā laikā ir tikts slēgt šī vienošanās par lietām, ko mēs nododam viņiem, ko nenododam. Un šis lifts ir bijis tāds, kad viņš ir bijis uz jautājuma zīmes un nav tā kā pieņems no ēdinātāja puses, jo pēc līguma nosacījumiem, ko novada pašvaldība ir slēgusi ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, viņi tālāk uzņemās atbildību par tām lietām, ko mēs esam nodevuši, bet liftu mēs neesam nodevuši. Un tagad tika veikta cenu aptauja, uzrunātas firmas, kas nodarbojās vispār ar liftu lietām, apkopēm, uzstādīšanām un tā tālāk. Un pēc tās tāmas, ko mums iesniedza viena no šīm kompānijām, tās izmaksas varētu sastādīt 1814 eiro, 27 centi, lai šo te sakārtotu tā kā darba kārtībā un arī nodotu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Un tāpēc es lūdzu atbalstīt, tad uz 3 gadiem par šo atbildēs tālāk pakalpojumu sniedzējs. Paldies Ziedonim par ziņojumu, vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Jau gulju. 9 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! Paldies! 22. Par nedrošo šaubīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. Lūdzu vārdu ziņojumam Ievai Mahtei. Labdien, paldies! Tātad šī ir tāda ikgadēja procedūra, tāpēc lūdzu izslēgt no Limbažu novada pašvaldības bilances īstermiņa prasības, kur piedziņa nav iespējama, jo parādnieki miruši. Tātad arī, kur piedziņa nav iespējama, jo uzņēmumi ir likvidēti un izslēgti no uzņēmuma reģistra. Tad arī sakarā ar parādu saistību noilguma termiņa iestāšanos, tas ir sākot no 10 gadiem. Kā arī šeit mums ir lūgums izslēgt no Limbažu novada pašvaldības bilances īstermiņa saistības, pamatojoties uz vienošanos starp Limbažu novada pašvaldību un SIA pļavas pieturu par projektu kempinga vietas izveides, līguma izbeigšanu un finansējumu neiespējamu atmaksu likvidētu uzņēmumu dēļ. Tātad lūgums norakstīt šos šaubīgos debitorus. Paldies un lūdzu lēmumu projektu virzīt izskatīšanai domas sēdē. Jā, lūdzu, Baiba. Man jautājums par to, kāda mums vispār ir tā politika ar debitoru parādu piedziņu, jo tur tajā, kur tie 10 gadi norakstīti, cilvēki ir tā diezgan dzīvelīgi un maksātspējīgi, kas tur ir. Jā, kas attiecās uz to noilgumu, tie 10 gadi, tad mums mēs pamatojamies uz civilu likumu, kā arī uz ministru kabinetu numur 87 grāmatvedības uzskaits kārtību budžets iestādē. Tā kā mēs vadamies pēc šiem konkrētiem noteikumiem un likumiem grāmatvedībā, kad iestājas noilgums konkrētiem parādiem. To es saprotu, kāda mūsu pašvaldībā ir tā parāda piedziņas kārtība, kā mēs to daram, jo tur tie 10 gadi, kas ir norakstītie parādi, tur ir viņi vēl joprojām būtu piedzenami, un viņi nemaz nav tik mazas summas, un mēs jau to šādu lēmumu pieņemam jau kādos mēnešos otro. Jā, kārtība ir tāda, kad arī sadarbojoties ar juridisko nodaļu tiek sūtītas vēstules konkrētiem parādniekiem. Līdz ar to, vai tur viņi atbild vai neatbild, kaut kādas maksas mēs jau piedzenam, bet attiecībā, vai mēs piesaistam zvērnātos tiesu izpildītājus. Ne, vēl viens jautājums, Ievai. Mums tātad šobrīd arī pašvaldībā strādā nodokļu administratori. Vai arī šie cilvēki skatās, vai finanšu nodaļā ir kāds cilvēks, kas tātad vērtē, kā mums šīs parāda saistības veidojas? Kaut vai par šīm te jūsu minētajām pozīcijām. Jā, protams, mēs tās parāda saistības izvērtējam. Mums ir konkrēti 2 darbinieki, kas tieši konkrēti nodarbojas ar debitoriem. Aiga, lūdzu, vārds tev. Jā, es varbūt papildināšu.
Bieži vien liela daļa šo te parādnieku ir tāda, kur, teiksim, nav iespējama piedziņa, kur ir jau varbūt arī bijuši tiesas procesi, kur ir nodota tiesa izpildītājiem, un tiesa izpildītāji ir, teiksim, atbildējuši, kad, un tad tās pašvaldības funkcijas tajā brīdī ir beigušās, mēs esam it kā izdarījuši tās darbības. Jā, arī šos parādniekus skatoties, arī mēs redzam daudz, teiksim, pazīstamus uzvārdus un tam līdzīgi. Mēs mēģinām arī komunicēt, bet tas ir vairāk tas fakts tieši, kā tas ir juridiski sakārtots. Nu, piemēram, ir personām, kurām ienākumi oficiāli ir tik lieli, ka tiesa izpildītāji, piemēram, no viņiem nevar piedzīt. Viņi krājās, nu, teorētiski viņi tur, pieņemsim, kaut kādā pensijas vecumā, viņiem varbūt no pensijas sāks viņus atvilkt šos te izdevumus un tam līdzīgi. Ir dažādi negodprātīgie, kas, teiksim, vienu uzņēmumu likvidē, izveido nākamu uzņēmumu. Un šie gadījumi ir diezgan daudz un dažādi, bet lielākā daļa parādnieki ir, nu, tā kā pirms reformas, kur apvienojās šie trīs novadi tajā laikā veidojušies. Un bieži vien ir arī kaut kādu dokumentu trūkums, kur mums nav īsti iespējams pierādīt šī parāda esamību. Viņš ir fiksēts, bet iztrūkst, piemēram, kaut kādu konkrētu dokumentu un tam līdzīgi. Bet katra situācija ir individuāla. Šogad mēs esam vēl tā kā vairāk pieķērušies tieši šim parādu jautājumam. Un patreiz tā kā ir arī šie grafiki sastādīti, salikti. Sākam vienmēr ar brīdinājumu, tad bez strīdu piedziņas kārtībā, un tad, ja nevaram, tad caur tiesvedību izvērtējot to, vai ir iespējams šo parādu atgūt, un vai samaksātā valsts nodeva, pašvaldības ieguldījums, nu, tā kā nesīs mums atgriezenisko saiti. Paldies, es sapratu. Tātad darbs notiek, viss ir kārtībā. Un gan jau gandrīz beigsies, ja tie vecie parādi mums arī. Paldies. Jā, tiešām aicināsim pievērst šim te uzmanību, jo, nu, ir tiešām pazīstami uzvārdi, ko izskatot šīs te parāda saistības ir. Vai kolēģiem ir kāds vēl jautājums? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domes sēdi. 23. par grozījumiem Limbažu novada domes 30. janvāra lēmumā numur 40 par Limbažu novada pašvaldības iestāžu amatu klasificēšanas apkopojuma apstiprināšanu 2025. gadām. Lūdzu vārdu ziņojumam Sandrai. Labdien! Tātad ir saņemts Skultas pirmskolas izglītības iestādes Aģupīte vadītājas iesniegums par šī te sētnieka amata pārcelšanu no pakalpojumu sniegšanas centrā. Pakalpojumu sniegšanas centrs ir saskaņojis, ka viņi piekrīt šādām darbībām. Tas ir nepieciešams, lai efektīvāk veiktu darbu šeit sētniecei. Sētniekam šis darbs pamatā ir saistīts ar pirmskolas izglītības iestādes un ap šīs iestādes teritorijas kopšanu, un tādēļ ir loģiski, ka arī šī vadītāja ir tiešā vadītāja. Jā, šis iesniegums arī ir izskatīts darba grupā. Darba grupa arī ir devusi akceptu šādām izmaiņām. Un finanšu ietekme uz budžetu visi līdzekļi tiek pārcelti no Skultas pagasta pakalpojumu sniegšanas centra. Paldies. Paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir izskatīts un virzāms uz domes sēdi. 24. par grozījumiem Limbažu novada sēdes 29. janvāra lēmumā numur 45 par Limbažu novada pašvaldības iestādes veco ļaužu mītnes Prīdīši sniegto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Lūdzu, vārds ziņojumam Gunitai Bisniecei. Lūdzu. Jā, lūdzu, Rudolf. Iestādes vadītāji informē, ka viņi varētu nepaspēt uz komiteju. Vakar skatījām sociālo un veselības jautājumu komitejā šo jautājumu.
Noteikti atceraties, ka gan šo, gan nākamo mēs jau patiesībā skatījām iepriekšējā mēnesī, bet mēnešu laikā tātad es saprotu, ka ir pārskatīti vēlreiz atalgojumi, un tāpēc tās izcenojums tur atkal nedaudz mainās. Bet katrā ziņā šis izcenojums tātad stāsies spēkā ar 1. aprīli, un Sprīdīšu pansionātā tātad dienas maksa mums tiek noteikta 36,78 eiro, kas tātad pieaug par 2,42 eiro dienā. Un ja klients uzturas ilgākā prombūtnē par 30 dienām kādā citā ārstniecības iestādē, piemēram, tā noteikts ir 30,43 eiro, kas tātad pieaug par 1,87 eiro. Bet es lūkšu Finanšu un ekonomikas nodaļu apstiprināt, jo vakar komitejā vēl izskanēja, ka varētu kaut kas mainīties. Man ir jautājums Lāsmai, vai šajā te aprēķinā ir iekļautas tās algas, kas ir plānotas tā kā spēkā esošas no 1. marta? Jā, Tās viss ir iekļauts, jā? un jau integrēts un tā kā samainīts viss jau. Paldies, vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 25. par grozījumiem Limbažu novada domes 29. janvāra lēmumā numur 46 par Limbažu novada pašvaldības sociālās aprūpes centra pansionāta Pērle sniegto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Lūdzu, vārdu ziņojumam Ilzai Elstei, lūdzu. Arī Rudolfs ziņās, lūdzu. Jā, iestādes vadītāji lūdzu noziņot. Arī skatījām, kā jūs teicat, komitejā, un šeit tā maksa tiek noteikta dienā 31,08 eiro, un ja atrodas ilgāk par 30 dienām prombūtnē, tad 24,63 centi. Pieaug tātad par 1,59 un 1,60 eiro. Un, jā, laikam nekas nebija papildinājums. Paldies Rudolfam. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un virzāms uz domas sēdi. 26. papildu darba kārtības jautājums par grozījumiem Limbažu novada domes 29. janvāra lēmumā numur 38 par Limbažu novada pašvaldības 2026. gada kultūras sporta pasākumu projektu. Lūdzu, vārdu ziņojumu Evijai Keiselei. Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi! Es šo lēmumu projektu neesmu gatavojusi, un mans aicinājums būtu šo lēmumu projektu neatbalstīt un nevirzīt uz domas sēdi. Jo šobrīd Limbažu novada kultūras pārvalde jau sadarbībā gan ar sadarbības partneriem, tā skaitā Latvijas Nacionālo kultūras centru, tā skaitā ar pagasta kultūras darbiniekiem jau ir sākusi strādāt pie šiem notikumiem. Un, jā, mans lūgums būtu šo lēmumu projektu neatbalstīt un nevirzīt uz domas sēdi. Ja ir papildus jautājumi, tad es uz tiem atbildēšu. Paldies Evijai par ziņojumu. Šobrīd lēmuma projekts ir tapis, jo tika saklausīta iniciatīva gan no Pāles kultūras nama, gan no Alojas pagastu pārvaldes vadītājiem, ka šobrīd ir vēlme šos notikumus īstenot uz vietām pašiem, veidot notikumus, par kuriem mēs runājām arī jau izskatot šo te kultūras sporta pasākumu kalendāru jau arī klātienē, piedaloties tādai lielākai darba grupai. Šobrīd ir saņemts arī informācija, ka ir iespējams veidot šos notikumus ar iesaistot vietējos amatieru mākslas kolektīvus tīri arī neikuma pasākumā, nevis tā kā nopirkt lielu pasākumu, kas jau ir bijis 10 gadus atpakaļ, šobrīd es runāju par Neikenu, un arī par Alojas pasākumu. Tad ir saklausīts no pagastas pārvaldes Alojas pilsētas apvienības vadītājs par to,
ka šis pasākums iepriekš tika veidots tieši alojieši veidoja, kad viņš bija 21. gadā, un kad ir vēlme šo notikumu veidot pašiem. Tā kā savukārt mans lūgums būtu atbalstīt šo te ieceri un ļaut cilvēkiem uz vietām veidot šos te notikumus, turpinot sadarboties gan ar kultūras pārvaldi, gan ar Latvijas Nacionālo kultūras centru saistībā ar šiem te notikumiem. Jo šobrīd pa vietējie cilvēki vēlas, lai vairāk tik iesaistīti amatieru mākslas kolektīvu, un arī no iepriekšējās sēdes mēs ļoti spilgti atceramies, kā par to iestājās arī Eģis Sarums, ka varbūt nevajag tik daudz tērēt naudas pasākumiem, un arī vakardien bija viedoklis, ka nevajag šaut salūtus un darīt kādas konkrētas lietas. Tad šobrīd vietējie kultūras centra vadītāji ir saskatījuši iespēju, kā viņi šos notikumus var veidot. Jā, lūdzu, Rudolf. Es sākšu ar pirmo, ka es jums pilnībā piekrītu, ka nevajag šaut salūtus. Tam es pilnībā piekrītu. Bet man jautājums, ja kultūras pārvalde saka, ka viņi nav šo lēmumu projektu virzījuši, tad vai šāda un līdzīga veida kaut kādas iniciatīvas, kas nāk no kādām atsevišķām iestādēm, jūs minējāt, tad pagastu un apvienību šīs te pārvaldes, vai nav tomēr tas dialogs jāveido arī ar visām iesaistītajām pusēm? Līdzībās runājot, es diez vai varu pieteikties šobrīd kā limbažnieks organizēt pilsētas svētkus, un jūs nerunājot ar Artas Zundas kundzi, tagad šādu lēmumu pēkšņi virzīt vai ne uz domas sēdi, uz komiteju. Bet... Bija aicinājums satikties un runāt par šo pasākumu. Ja, tas pat bija plānots, ka notiek vienā jau plānotajā sanāksmes laikā, ko Evijas kundze pat bija plānojusi. Bet, tā kā es saprotu, ka tika saņemta informācija par to, ka nevar ierasties, jo ir pārplānota diena. Tāpēc arī varbūt nav notikusi satikšanās. Kaut gan man ir informācija, ka par šo ir runāts, cilvēki ir tikušies un runājuši lietas. Jā, lūdzu. Jo es katrā ziņā, kolēģi, iespējams, ka šis ir kaut kāds formāts, kuru varētu uz nākamo gadu, gatavojot arī šo te kultūras pasākumu plānu, kaut kur apsvērt, bet šobrīd tas darbs jau notiek, un šobrīd to virsvadību kultūras pārvalde ir uzņēmusies, un es šobrīd galīgi neredzu kaut kādu būtisku iemeslu, lai šos spēlētājus mainītu, jo šī sadarbība, kad kultūras pārvalde šādiem lielākiem novada pasākumiem uzņemās to virsvadību, neizpaliek jau šī sadarbība tālāk arī ar konkrētajām pagastu iestādēm. Un man liekas, šī pieredze, kas mums ir gan pēdējie arī Melngaļas svētki, Vidrižos, pagājušajā gadā himnas goda diena Viļķenē, arī to lieliski pierāda, ka šāds modelis ļoti veiksmīgi strādā. Tā skaitā sadarbība arī ar Nacionālo kultūras centru. Noliec sadarbību ar Nacionālo kultūras centru, bet arī tikšanās laikā Viļķenē izskanēja viedoklis, ka no kultūras pārvaldes bija informācija, ka nepietiek finansējums, ka nav naudas daudzām lietām. Šī ir tāda retorika, kas izskan. Tāpat laikā es ļoti vēlētos, ka Neikenes svētkos, ja šo finansējumu mēs arī nepārvirzam, ka nav šis te pasākums, kas ir bijis 10 gadus atpakaļ, kur mēs esam gatavi pirkt šobrīd par lielu finansējumu, bet, kad šajot Neikenes svētkos, tad strādā Pāles kultūras nams un saturisko daļu nodrošina tīri visu Pāles kultūras nams ar savu amatieru mākslas kolektīvu, kur tur ir brīnišķīgi vokālie ansambļi, brīnišķīgas lietas, ko viņi var izdarīt uz vietām. Jo nevajag mums pirkt šos savus pasākumus, un tad arī lūdzu, lai nebūtu mums publiskajā telpā šī retorika, ka no kultūras pārvaldes izskan, ka nav šis finansējums, tad es aicinātu sēdēt pie viena galda, salikt detalizēt tāmi un plānot tiešām šo notikumu detalizācijā ar visām iesaistītajām pusēm. Jo šobrīd iepriekš Evijas jums atgādināšu, ka mēs runājām arī par šo te Neikena torni ar zvanu, kas ir jāpārceļ arī uz šo te pasākumu. Jūs teicāt, ka tur finansējumu tad nodrošinās mācītājas kundze. Šobrīd manā rīcībā ir nonākusi informācija, ka mācītāja kundze ir bijusi gana pārsteigta, ka šāds budžets nav plānots kādas konkrētas lietas, lai šo te varētu izdarīt. Un tad tur arī ir darbs sadarbībā ar pagastu pārvaldi, kā mēs varam izdarīt kādas konkrētas lietas. Redz, Evija, ka jums ir pacelta roka, lūdzu.
Jā, paldies par komentāriem. Es gan neesmu nekad bijusi, bet varbūt arī vajadzēs man turpmāk arī apmeklēt šīs tikšanās ar iedzīvotājiem, jo es neņemos atbildēt, jo es pat neesmu bijusi klāt par to, kam es esmu teikusi, ka mums kaut kas nav pietrūcis. Un vēl jau vairāk attiecībā uz himnas goda dienu, jo viss finansējums, tik cik mums arī pagājušo gadu doma piešķīra, tika izlietots šim mērķim, un kā mēs redzam, tas ir sekmējies ar izciliem panākumiem, par ko vēlreiz arī paldies visai domas vadībai un deputātiem. Un arī radošajai grupai par visām idejām, kas mums kopā arī izdevās realizēt. Par šo Neikena tornīti, jā, es pagājušo nedēļu ceturtdien tikos šajā darba grupā, kur piedalījās Pāles muzeja galvenais bibliotekārs, muzeja vadītāja, kultūras nama vadītāja un pagasta vadītājs, un arī kultūras darba speciālisti Mārīta Saulīte un es, un tad tiekot, un mācītāja kundze Ivana Cējers kundze. Un sākot šo darba grupu, es arī iepazīstināju ar to, ko mēs esam jau izdarījuši, jo šī komunikācija un idejas par to, kā mēs varētu Neikena 200 gadi atzīmēt, jau darbs tika sākts jau vasarā. Un par šo tornīti, jā, es arī Ivans kundzei norādīju uz to, kad mums bija pēdējā saruna, kur tiešām viņa norādīja, kad šis finansē, ka viņa ir atradusi sponsoru. Un šajā sarunā es viņai tā kā norādīju uz to, un arī norādīju uz to, ka tad visticamāk es neesmu jūs pareizi sapratusi, bet es domāju, ka šeit nevajag celt paniku, jo mēs arī izrunājām to, ka pašvaldībā tiek izsludināts šis NVO projektu konkurss, un mācītāja kundzei ir arī biedrība, un es pieņemu, ka tāpat kā man, tāpat arī deputātiem un mums kā sabiedrībai kopumā ir ļoti svarīgi, ka šāda ideja varētu tikt atbalstīta arī no jūsu puses par šo tornīti ar zvanu Ārciem Brīvdabas baznīcā. Un runājot par to, ka ir jāizmanto vietējais resurss, mēs izmantojam vienmēr vietējo resursu, tā skaitā arī par šo vokālo ansambli, kas darbojās Pāles kultūras namā. Un, jā, es tiešām aicinātu vienkārši neveidot kaut kādu disbalansu starp iekšējo komunikāciju, jo man ir pirmā dzirdēšana, ka Alojas jaunā šī vadītāja pilsētā, kas strādā, viņai ir vēlme, tā teikt, pārņemt pilnībā visu procesu, vēl jau vairāk, manuprāt, ka šie nav tiešie pārvaldes vadītāja pienākumi. Un otra lieta, es tieši vakardien sazinājos ar Inetu, es viņai tiešām jautāju, saku, Ineta, vai viss ir kārtībā, jo arī pie šī notikuma mēs esam tikušies attālinātā sanāksmē ar kultūras centra kolēģiem, ir ieplānota nākošu nedēļu jau klātienes tikšanās Alojā, un Inetei bija līdzīgi kā man tāds izbrīns, vai tad tā notiek tā komunikācija. Un vēl es gribu norādīt uz to, ka Guna Indriksone, man ar viņu līdzinājā sadarbība ir ļoti laba, un es domāju, viņa nav bijusi arī pie iepriekšējā notikuma, jo viņa salīdzinoši nesen ir sākusi strādāt Alojas apvienības pārvaldē. Tā kā es domāju, ka gan viņa arī tiks iesaistīta šajā procesā, un arī visi cilvēki, kas līdz šim Alojas pusē ir darbojušies pie Zīles notikuma, tā skaitā arī kultūras pārvalde nāk klāt ar savu gan cilvēku resursu, gan administratīvo resursu, jo nav jau tikai šis tā teikt, radošais process, kas notiek plānojot šo notikumu, bet arī ir viss šī dokumentālā aprite, kur, protams, kultūras pārvalde nāk ar šo mūsu resursu, kur radošajiem cilvēkiem, tā skaitā kultūras nama vadītājiem, šī darbība atkrīt, jo mēs to pilnībā izdarām. Un mans lūgums būtu tiešām atbalstīt to, ka finansējums paliek kultūras pārvaldē. Kultūras pārvalde ir gatava turpināt mūsu līdzinējo sadarbību, tā skaitā ar Pāli un ar Aloju un arī ar skatu nākotnē uz nākamajiem notikumiem. Un man nav iebildums, ja jūs izsakat kaut kāds priekšlikums, tādi vienmēr ir bijuši. Mēs tos esam arī vienmēr pārunājuši un mēģinājuši arī ņemt vērā un arī realizēt, jo es zinu, ka tieši tāpat jums, cienījamie deputāti, tāpat arī kultūras darbiniekiem mums ir vienmēr bijusi vēlme pēc iespējas veiksmīgāk parādīt gan katru mūsu mazāku ciematu vietu, jo tikai šādi mēs jau pa mazam bišķītim arī veidojam to kopīgo tēlu par sevi. Tā kā mans lūgums būtu, turpināt izteikt arī kritiku, turpināt iesaistīties un šo lēmumu projektu, kas ir sagatavots, nevirzīt uz domas sēdi.
Paldies jums vēlreiz. Pirms es dodu vārdu Dāvim, jautājums Evijai. Vai šajā Neiken pasākumā tad mēs varam rēķināties, ka šo saturu veido Pāles kultūras centrs ar saviem resursiem, vai tomēr paliekam pie tā, ka mēs pa pietiekamu lielu summu pērkam jau projektu, kas ir 10 gadu vecs? Es gribētu uz šo jautājumu šobrīd neatbildēt. Es gribētu vēlreiz tikties ar Pāles kultūras cilvēkiem, jo, manuprāt, pie šī finansējuma 4500, kas ir piešķirts, un saistībā ar to, ka Neikenam ir šogad 200, un arī iepriekš, tad, kad mēs rakstījām šo Limbažu novada kultūras stratēģiju, man personīgi, un arī šiem cilvēkiem, kas strādāja pie šie, tika izteikta tāda kritika, un varbūt arī daļa tam ir, vai arī bažas tur bija par to, ka mēs varbūt Neikenam neizrādīsim tādu cieņpilnu godinājumu, kā tas ir noticis ar Melngailu un ar Baumeņkārli. Un tāpēc es lūgtu tomēr šo finanšu resursu ietvaros ļaut mums, kultūras cilvēkiem, realizēt šo projektu, gan izmantojot vietējo resursu, gan arī šo, kas ir bijis īpaši jau pirms 10 gadiem, bet, manuprāt, šis saturs, ko ir veidojis komponists Māris Lasmans, manuprāt, to būtu vērts dzirdēt arī vēlreiz, bet es saku, šis nav gala, jā vai nē. Es vienkārši lūdzu atļaut šo finanšu resursu ietvarā, kas mums ir piešķirts kopā ar kultūras cilvēkiem, vēlreiz pieņemt un aprunāties par šo. Tā kā, jā, tas būtu no manas puses tāds komentārs. Jā, paldies, Evija. Es piekrītu, ka varētu aprunāties, bet tad es gribētu, ka tas notiek tādā lielākā lociņā kopā ar kultūras cilvēkiem, arī piedalīties varbūt arī kādam vadības pārstāvim, jo jūs teicāt, vasarā ir uzsāktas sarunas, ir bišķiņas arī cita informācija, ka vadītājs ir nostādīts faktu priekšā, arī šāda informācija ir, tā kā, lai izbeigtu spekulācijas, varbūt tad es lūgtu aicināt kultūras iestāžu vadītājus kopā pārrunāt pasākumu kalendāru, pārrunāt notikumus, jo cik manā rīcībā ir bijusi informācija, jūs tā kā ilgstoši stāstījāt, ka šis kultūras pasākumu plāns tiek veidots, bet ka kultūras cilvēki nav tā kā bijuši kopā pie viena galda, pārunājuši šos pasākumus, nav pārunājuši arī datumus, ka tas ir vairāk taps kā tiešsaistes dokuments un tad izrunāt, lai tiešām mums nebūtu dažādi šie viedokļi pa dažādiem kanāliem. Jūs pati sakat un zinat, ka kultūras personības ir radošas un līdz ar to ir jāstrādā kopā un jāveido šo te. Un tiešām, vai vēlreiz mans jautājums, vai tiešām mums jau ir vajadzīgi produkti, kas ir 10 gadus veci, kas maksā pietiekami daudz, bet mēs nevaram izveidot pašiem savu unikālu pasākumu, ņemot vērā to vietu, laiku, kur tas notiks, zinot jau, ka Neikenam lielos jubilejas pasākums tomēr taisīs tā kā Valmieras novads. Lūdzu, Dāvi, vārds tev. Paldies. Es laikam savu jautājumu jau aizmirsu, bet Eģis bija arī ātrāk pacēlis roku. Man tikai varbūt pēdējos komentārs. Zvejnieks saka, Salatsgrīva arī ir ilgākā 10 gadus. Es negribētu, ka kāds pateikt par tiem svētkiem, kad tie svētki varbūt nav vairs vajadzīgi, jo viņi ir ilgākā 10 gadus, bet es dodu vārdu Eģim. Paldies. Dāvis šeit varbūt nav stāsts par to, vai 10 gadus sens vai vecs, bet es zinu, ka produkts ir izveidots 10 gadus, bet tomēr, ka ir vietas un laiks, kur mēs varam dot tātad iespēju saviem kolektīviem, veidot šo te notikumu uz vietas, būt iesaistītiem arī šādā lielā jubilejas pasākumā, ko paši vietējie saredz, kā viņš jau varētu iznest arī ar saviem spēkiem, un iespējams, ka mēs dabūjam daudz tādu mīlīgāku pasākumu, kas vietējai kopienai nozīmē vairāk nekā tad, ja mums tur atbrauc kāds pasākums. Bet lūdzu vārds vēl komentāram Evijai, lūdzu. Jā, tā tad es droši vien nerunāšu par to, ko kāds ir sapratis vai ko kāds ir interpretējis. Es pilnībā noliedzu to, ka kultūras pārvalde, veidojot Limbažu novada kultūras notikumu plānu un kalendāru, to ir darījusi vienpersoniski, jo to vispār nav iespējams izdarīt. Pat ne kultūras pārvaldes
triju cilvēku ietvarā. Es kategoriski noliedzu šādu veidu retoriku. Par šo notikumu, par šo satikšanos un pieaicināt vadību klāt man nav iebildums gluži pretēji, lai kliedētu kaut kādas lietas, kas tikko izskanēja. Es esmu pilnīgi ar mieru tikties ar jums vai ar vietniekiem vai jebkuru citu no deputātiem, ja kādam ir vēlme. Tā kā mans priekšlikums, jā, ir tikties pārunāt, un arī droši vien tad, ja ir tiešām tādas šaubas, ka mēs kaut ko tā kā daram ne tā, tad nonāk pie kopīga tā kopsaucēja, lai, kaut kāds kompromiss rastos un visas puses būtu daudz maz apmierināts. Tā kā, jā, bet par to, ka kaut kas ir 10 gadus vecs produkts, es tieši nepiekrītu arī šim, jo atceramies, ka arī labai rupmaizei recepti nāk no sendienām. Paldies! Jā, paldies! Tātad arī Dāvim zvejnieku svētki ir sens notikums, un viņš visu laiku transformējās citās izpausmēs un ar dažādu saturu. Un droši vien es aicināšu arī kultūras cilvēkus domāt, kas tad ir tas piedāvājums, ko mēs liekam, ja, jo iepriekš man bija saruna arī Zundas kundze par Limbažu pilsētas svētkiem, un mēs esam 24. tā kā ieplānojuši jau sanāksmi. Droši vien, ka lūkšu tomēr mainīt vienu mākslinieku, jo nepārtraukt vienā teritorijā viens ansamblis, tas laikam nav diezgan labi. Labi, tātad. Lūdzu. Jā, lūdzu, Eģu. Es jau gribēju atcelt. Kolēģi, paldies Sigits kundzei, kas atsaucās un citēja mani, kas man liek justies lepni un tādam klasiķim. Lūgums nākamreiz saskaņojam citādi maldināšanu, bet to liekam nost. Vai es pareizi saprotu, ka virsdiriģenta svētku saturu veido Nacionālais kultūras centrs pamatā? Es atbildēšu, ja drīkst. Tātad Latvijas Nacionālais kultūras centrs veido saturu tikai kora koncertam. Pārējais viss ir mūsu, tā teikt, iespējas un papildinājums. Un kā ar Neikenu svētkiem? Ar Neikenu ir tā, ka šis nav valsts nozīmes notikums, tā teikt, sadarbībā ar kultūras centru mūsu novadā, bet mūsu priekšlikums jau vasarā satiekoties arī ar Ozolmuižas kultūras dienās, ar Valmieras pašvaldības vadītāju. Es tā kā tiešām gāju ar šo iniciatīvu, ka mēs varētu mēģināt starpnovadu sadarbību veidot, jo Neikens arī ir tas, kas mūs vieno. Un, manuprāt, būtu diezgan jēgpilni, kad mēs veidot arī vienu vizuālo materiālu un šo notikumu arī publicitāti un saturu iznestu gan savā novadā, gan arī Valmieras novadā. Un šīs sarunas jau ir uzsākts ar šiem iesaistītajiem cilvēkiem, un es domāju, un arī par saturu mums ir īstenībā tuvākajās dienās jāvienojās, jo man jau ir jāsūta informācija, tāda gala versija, lai var sākt informēt sabiedrību. Vai es atbildēju uz jūsu jautājumu? Jā, paldies. Godīgi sakot, vai grūti saprast vienu lietu, kas tad ir iesniedzējs un kas kādas intereses aizstāv, bet tas arī būtu mazāk vēsturiski. Virsdiriģenta svētki ir bijuši Alajiešu un Nacionālā kultūras centra kopīgi veidots darbs, protams, sadarbībā ar toreizējo kultūras nodaļu, ne pārvaldu un valsts kultūras inspektoru. Un tā sadarbība bija veiksmīga, un tāpēc tam pasauli vēsturi. Es uzskatu, ka ņemot vērā šo divu pasākumu, dažādo tehnisko un saturisko veidošanas principu, viņam ir jābūt katram uz savu, jābalso par katru atsevišķu. Tas būtu mans priekšlikums, un te nākotnē ir, es ieteiktu domāt par konkursiem, ko izsludina kultūras pārvalde, un vietējās kopienas, ņemot budžetu, Neikenu svētkiem, visiem citiem var pieteikties, ņemot vērā budžetu, var pieteikties un izstrādāt savus piedāvājumus šiem te svētkiem. Tas būtu tas vispareizākais, manuprāt. Jā, Alojas svētki, virsdiriģenta svētki vienmēr ir bijusi līdz novada apvienošanai, tā bija Alajiešu tēle. Viņa to veiksmīgi tik rastā. Paldies. Paldies, Eģum. Lūdzu, Rudolf.
Kolēģi, uzklausot visus jautājumus un viedokļus, man liekas, ka mēs visi sadzirdējām, ka mēs visi esam par to, ka mēs šobrīd nekādas krasas izmaiņas šajā jautājumā neizdarām un sēžamies pie viena galda, vēl runājam par detaļām, bet jā, brīnišķīgi. Paldies, ka mēs esam vienojušies. Jā, paldies. Tad sēžamies pie viena galda kopā ar mūsu kultūras centru vadītājiem, sadzirdam arī viņus un vienojamies par detaļām. Un droši vien, ka ir jāizsver arī šie te kopējie vizuāļi, jo tās pieredzes ir dažādas, var dabūt lielāku auditoriju un tai pašā laikā var pazaudēties. Tā kā arī tas droši vien ļoti ir jāizvērtē un tur droši vien būtu jāskatās no mārketinga. Tātad šobrīd šo jautājumu mēs varētu izslēgt, atstāt finansējumu, kur tas ir, bet apsēžoties jau tuvākajā laikā pie galda ar šiem te kultūras namu vadītājiem un pārunājot detaļas tā, lai viņi ir iesaistīti, tā, lai ir iesaistīti viņu cilvēki un lai saprot arī uz vietām, kā šie te pasākumi notiks. Jo šī informācija tiešām ir sadzirdēta visdažādākā, un mums ir ļoti labi kolektīvi lietas, kas var izdarīt brīnišķīgas lietas. Tā, šobrīd, Dace, kā mēs varētu, mēs tātad šobrīd atturoties balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! 27. Pār Limbažu novada pašvaldības 2000. Priekšsēdētāji, Jā, es lūdzu. atvainojos, es nenobalsoju, jūs slēdzāt balsojumu pirms mana balsojuma. Mēs tātad vienojāmies, ka mēs visi atturamies, un šis lēmuma projekts netiek nekur tālāks virzīts, finansējums paliek tur, kur ir, bet notiek diskusijas ar nozarē iesaistītajiem. Tātad daudz mutiski. Jā, es atturos. Tātad šobrīd visi 9 deputāti atturās. Viens nepiedalās. Bet to jau redz sistēmā. 27. par Limbažu novada pašvaldības 26. gada budžeta nesadalīta atlikuma finansējuma novirzīšana. Tā, pa cik kartes nav, tad vārds ziņojumam Agrim Blumeram. Jā, stiprinot pašvaldības budžetu janvāra mēnesī, jau tika pateikts, ka tiks pārskatīts februāra domas sēdē, komitejas sēdēs, tātad apmaksas jautājums, tātad, un patreiz tātad ir darba grupa strādājusi, izvērtējusi šīs iespējas praktiska darba algām, patreiz ir novirzīti 205 859 eiro. Tātad uzmanība, kam tik veltīta, izvērtējot šo tātad pamatā, uzmanība tik pievērsta biblioteka sektoram, muzeja sektoram, tātad biblioteka sektoram tika novirzīta papildus darba algām palielināts 5% apmērā, tātad muzeja sektoram pat vairāk daļai tādā centrālajām muzejām, turpat 11–12% apmērā. Tāpat liela uzmanība tika pievērsta bāriņtiesā un sociālām dienestam. Praktiski sociālā dienesta visiem darbiniekiem pamata alga šai variantā tiek palielināta par 7%. Bāriņtiesam, kas mums bija tā kā tiešām palikuši tāda pabērnu lomā, darba algas tiek palielināts par 15,44%. Uzmanība tika pievērsta arī 11. 12. mēneša grupā, kurai ietilpst arī mūsu pamatā galvenie speciālisti. Tas ir personāla vadības nodaļa, juridiskā nodaļa, attiecīgi arī attīstības un projektu nodaļa, kur pamatā darba algu fonds tiek, darba atalgojums līdz 5% tiek izskatīts. Tāpat tās sabiedriskās attiecības tika pārskatītas, tātad daudzos gadījumos tātad šie jautājumi tika līdzsvaroti, salīdzinot iepriekšējās gan Salasgrivas pārvaldē, gan Alais pārvaldē esošos atalgojumus.
tātad sabiedriskās attiecības pamatā procentuāli par 3,17%. Un arī tika izskatīt iestāžu, kā sacīta, tāpat tās arī finanšu nodaļa pamatā, tātad finanšu nodaļas darbiniekiem arī līdz 5% tika pārskatīts šis atalgojums darbiniekiem. Tāpat tas arī nekustamā īpašuma nodaļā līdz 5% tiek pārskatīts. Un tātad bija arī vēl tātad jautājums par, kā mēs zinām, ļoti lielu lomu mūsu dienās ir informācija tehnoloģija nodaļā, jo šis atalgojums šīs nodaļas darbiniekiem praktiski palika jau konkurētnespējīgs. Šai nodaļai pamatā tātad atalgojums tiek palielināts par 11,11%. Tāpat bija arī atsevišķi jautājumi jāizskata, kur iestāžu un nodaļu vadītāji griezās pie šīs komisijas ar dažādiem iesniegumiem, arī individuāli tātad kādi jautājumi. Tik ņemts arī vērā iepriekš palielinātās darba algas, kas tika veikts pagājušā gadā, un darbs tātad tika izskatīts skrupulozi, izejot cauri, tātad, un darba grupas viedoklis tika uzklausīts, un arī iestāžu vadītāji uzklausīt, un tāds koleģiālais darbs ir veicies. Patreiz tātad, un darba algas ir, mēs virzām šo palielinājumu tātad uz apstiprināšanu domas sēdēm. Kopējais tātad finansējums gadu griezumā, tātad šīs darba algas tiek palielināts ar 1. martu, tātad kopīgais, kā sacīt, palielinājums gadu robežās mums pašvaldībā sastādīja 246 000. Tā, tad tas praktiski arī būtu tāds optimālais variants, ko patreiz pašvaldība varētu darīt vai neko darba algu palielināšanai mūsu darbiniekiem. Tātad, ja ir vēlme konkrēti kaut ko, varam izsūtīt deputātiem arī konkrēti pamatu vakancēm šo informāciju, lai var iepazīties līdz domas sēdē par konkrētu. Tātad amatu vienībām, par kādiem procentiem mēs šai lēmumu projektā esam palielinājuši. Bet, principā es to procentālo pieaugumu jau jums izstāstīju, tātad lielākais pieaugums ir bāriņtiesam, sociālam dienestam, tātad un tātad arī sektoram, kas ir bibliotekas muzeji. Tātad, tie bija tādi, kur grupas ieskatos šīs darba algas bija jāpārskata, un viņas tika arī pārskatītas. Ja ir kaut kādi jautājumi, es esmu gatavs arī atbildēt konkrēti. Paldies, Agrim, vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Jā, tā kā mēs varam nosūtīt šo informāciju tātad visiem deputātiem līdz domas sēdēm, ja tāda vēlme ir par pamatu vienībām, kādas plānojas algas ar 1. martu. Paldies. Ja jautājumu vairāk nav, tad aicināšu balsot. Tātad 9 deputātiem balsojot par, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 28. par vienu izglītojumu apmācības izmaksām Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs savstarpējā norēķina pakalpojumu sniegšanai par periodu no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim. Lūdzu, vārds ziņojumam Agnesei Smalkai Francei, lūdzu. Tātad ar šo lēmumu mēs apstiprinām vienu izglītojuma apmācības izmaksas. Tātad tas ir tas pakalpojums, ko sniedz Limbažu novads izglītībā. Izglītības pakalpojumu apstiprināšana no šī gada 1. janvāra
Līdz 31. decembrim lēmumam ir 2 pielikumi. Pirmajā tātad ir vispārējās izglītības iestādes, un otrajā mēs redzam pirmsskolas izglītības iestādes. Un tātad dati atbilstoši ir abos failos vienādi. Lūgums apstiprināt. Paldies. Man jautājums ekonomistiem. Vai šeit ir izmaksās ieliktas iekšā šīs atsevišķās katlu mājas, un vai šeit ir izvērtēts arī visu dienestu viesnīcu slodzes? Paldies. Jā, tad ir iekļauts izmaksās arī katlu mājas izmaksas apkurs, attiecīgi tas attiecās Salcgrīvas teritorijā. Un tāpat sadarbībā ar vadītāju ir izvērtēts gan šīs te dežurantu noslodzes, un viss tā kā korekti ir salikts. Paldies, Lāsmai, lūdzu, Diana. Jautājums arī ekonomistiem. Es skatos, teiksim, rēķināts ir tātad viena audzēkņa izmaksa, un tas ir uz 12 mēnešiem. Bet mēs zinām, ka, teiksim, dienestu viesnīcas, vismaz 3 mēnešus netiek izmantotas, tāpat tās arī skolām noslodzi, kādas iet kopā pēc tam ar šiem te starp norēķiniem, tad jau tā viena audzēkņa izmaksas, principā, ja mums starp norēķinos, viņi būtu dārgāk, jo viņi, pamatā jau 9 mēnešus viņi izmanto, ja vispār ir pielietot. Tad noteikumi par pašvaldību savstarpējo noteiktot norēķinu sagatavošanu nosaka, ka šie izdevumi ir par iepriekšējo periodu nosakām tieši kādas attiecīgās izmaksas ir attiecināmas, un tās attiecināmas uz 12 mēnešiem. Tā jāsaka to aprēķins. Bet, principā, ja mēs kādam sniedzam šo pakalpojumu, tātad, no cita novada, ja, mēs ienākums varam gūt, maksimums par 9 mēnešiem, un savukārt izdevumi mums ir uz 12 rēķinā. Viņi ir uz 12 mēnešiem. Attiecīgi gada griežumā, kā tas ir, izdalās konkrēti. Izlīdzinās gada griezumu, nevis konkrēti pa 1 mēnesi konkrēti. Un arī jautājums par to dienestu viesnīcu. Tur bija pagājuši gadu, kad jūs mums likāt apstiprināt, bija 80 000 algas, un tagad ir par 60 000 mazāk, ja? Kur tad pazuda viss tāds Tur sadarbībā šogad ar vadītāju lūdzu kolēģei precizēt tieši, cik būtu attiecinām dežurantu noslodze tieši uz dienestu viesnīcu, un šobrīd tur ir 5 dežuranti, 38%, kas ir tikai nakts stundas. Ļoti labi, jā, un apkur tad ir tajos 3000 ir apkur iekšā, jā, dienestu viesnīcai? Apkur ir iekļaut pie pakalpojumu sadaļas. Tiem 6. Okay, paldies. Paldies. Vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi? Tad aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 29. Par valsts budžetu kultūra izglītības programmas Latvijas skolas Somu finansējumu iekļaušanu Limbažu novada izglītības pārvaldes budžetā. Lūdzu, vārds Agnesei. Tā kā Limbažu novada izglītības pārvalde organizē šo programmas īstenošanu Latvijas skolas Soma, esam ieguvuši finansējumu balstoties noslēgto līgumu, un lūgums 2. semestra apmaksai šim projektam iekļaut Limbažu novadā tātad budžetā. Izglītības pārvaldes budžetā. Paldies. Paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 30. par priekšfinansējumu Pāles pamatskolas Erasmus Plus projektam. Iekļaušana budžetā. Jā. Jā, lūdzu, vārdu ziņojumu Agnesei. Tātad lūgums iekļaut Pāles pamatskolas budžetā priekšfinansējumu, lai varētu noslēgt projekta Erasmus īstenošanu atbilstoši noslēguma stadijai, izstrādāt un iegūstot atskaitu, un attiecīgi arī šo priekšfinansējumu atgūstot pašvaldībai. Paldies, Agnesē, par ziņojumu. Skatos, ka Eģum ir pacelta roka. Tā ir kāda vecā roka vai ir kāds aktuāls jautājums?
Man abas rokas vienādu vecumu, ap 43, bet ne par to. Man nāk ārkārtīgi kropļot skaņa. Es kaut ko dzirdu, kaut ko nedzirdu. Es esmu pārstartējis visus savus iekārtas. Vai man vienīgam tā ir, vai visiem tā ir? Zālē mums skaņa ir ļoti laba, grūti atbildēt par iekārtām. Labi, es atvainojos. Tad, Paldies, viss kārtībā. Bet, ja varbūt ir kāda dikcijas problēmas vai vēl kaut kas, tad mums skaļāk, ja? Vai kolēģiem ir jautājumi par sagatavoto jautājumu? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot, un arī tad kolēģiem lūgums kontrolēt ieslēgtos mikrofonus. Ja vairākiem ir ieslēgts, tad var būt problēmas ar skaņu. Diana, lūdzu, balsojam. 9 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 31. par priekšfinansējumu Pāles pamatskolā Erasmus Plus projektam iekļaušanu budžetā. Numurs nesauc garos. Lūdzu, Agnese. Līdzīgi kā iepriekš, arī šis projekts tiek noslēguma stadijā īstenots, un arī šis finansējums nepieciešams kā priekšfinansējums. Lūdzu, apstiprināt to. Paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Aicināšu tad balsot, ja nav jautājumu. Tad 9 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies. 32. par priekšfinansējumu Pāles pamatskolai Nord Plus projektam. Numurs NPJR 2025 10.109 iekļaušana budžetā. Lūdzu, vārdu ziņojumā Agnesei. Arī šajā programmā Nord Plus projektā ir nepieciešams priekšfinansējums, lai īstenotu projektu līdz galam. Lūdzu, apstiprināt lēmumu uzrādītajā redakcijā. Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Un 9 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 33. par valsts budžeta mērķdotācijas Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klašu ēdināšanai iekļaušana Limbažu novada pašvaldības budžetā. Lūdzu, vārdu ziņojumam Agnesei. Atbilstoši normatīvu aktu regulējumam valsts tātad piešķir mērķdotāciju Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu tātad 1., 4. klašu ēdināšanai, un attiecīgi šī dotācija ir iegūta. Līdz ar to lūgums iekļaut Limbažu novada pašvaldības 2028. gada budžetā šo finansējumu. Paldies! Paldies Agnesei par ziņojumu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! Tātad šodien mēs esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus. Šodien no manas puses nekādas īpašās informācijas nav. Līdz ar to, jā, lūdzu, Rudolf. Jautājums nākot uz komiteju, saņēmu telefonu zvanu. Kas ir noticis Taiceles pamatskolā? Tātad pedagogi esot tikai algas dienā 10. februārī saņēmuši informāciju, ka viņiem samazinās atalgojums. Citam par 240 eiro, kādam par 200, kādam par 100, kādam par 70. Un esot samazināts gan tur konsultācijas stundas un kas tur ir noticis un kāpēc darbinieki arī tik novēlot ir saņēmuši šādu informāciju? Vai tā vispār ir? Tik, cik... Jā, lūdzu, vārdu skaidrojumam Agnesei. Jā, es varu atbildēt. Tātad pirmā mācību gadā pusē mērķdotācijas sadalē tika veikta ar atlikuma pieskaitījumu. Līdz ar to pedagogiem bija papildus atalgojums. Un šajā mācību gadu 2. semestrī šāds papildus atlikums nebija.
Un izglītības iestādes vadītājs nebija noreaģējis un izstāstījis tikai mutiski pedagogiem, ka šāda situācija var būt. Mēs esam tikušies un skaidrojuši šo situāciju un līdzsvarojuši un saprotam situācijas nopietnību. Esam izteikuši mutisku piezīmi direktorei turpmāk sakārtot šīs darbā tiesiskās attiecības par algas samazinājumu, attiecīgi par slodzēm. Un nepieciešamības gadījumā pēc pedagoģa lūguma, ja būs iespēja ieraudzīt budžeta atlikumu, tad pakāpeniski šo kompensēt janvāra mēnesi. Tāds ir uzdevums uzdots vai vienošanās ar pedagogiem, izglītības pārvaldi un izglītības iestādes vadītāju. Tā kā pedagogiem tas tiks kompensēts iespēja robežās janvāra atalgojums. Paldies! Jā, lūdzu, Rudolf. Precizējošs jautājums. Es sapratu situāciju, bet kā tas tīri juridiski ir šobrīd, kad mēs pasakām pedagogiem, ka mēs centīsimies kaut kā sakārtot, ja būs iespēja. Vai es vienkārši domāju, vai mums neuzliek kaut kādi normatīvi akti, kāds likums, kad mums tomēr ir pienākums viņiem samaksāt par šo janvāru pilnā apmērā. Darba attiecības tātad risina direktors ar saviem darbiniekiem, un ir noticis šāds pārpratums. Direktori bija sapratusi, ka šī atlikuma summa joprojām būs valsts dotācijā tāda pati. Izrādījās, ka tā nav taisnība, un direktori nebija izpratuši šo situāciju. Un normatīvie akti pieļauj, jā, ja mēs par to vienojamies, mēs kā papildus pienākums uzliekot darbiniekam konkrētā mēnesī varam šo summu izlīdzināt cilvēciskā aspektā. Tas nav aizliegts atlikuma robežās. Ir iespēja pašvaldības finansējumu piešķirt, taču tas nebūtu vienlīdzīgi pret citām izglītības iestādēm. Jo pārējās izglītības iestādes šo situāciju ir sapratušas un juridiski korekti arī atrisinājušas. Agnes, es varbūt papildināšu adresi. Biju pieslēgusies arī šai situācijai, papētīju, kas notika ar šīm tarifikācijām. Patiesībā kājas aug jau no septembra mēnesi, kur bija veikts nekorektas tarifikācijas gan no valsts budžeta mērdotācijas, gan no pašvaldības finansējuma. Un paskatoties dziļāk, varot vaļā šīs tarifikācijas, varbūt, ka šobrīd pedagogi varētu pieņemt šo skaidrojumu, kāds ir no izglītības pārvaldes puses, jo patiesībā atverot šīs tarifikācijas un ieraugot situāciju, bija ļoti nesabalansēts, notarificēts pret kontaktstundām šīs sagatavošanās un papildus darbi. Ja normāli tas, ko mēs līdzfinansējam un dodam balansu, ir 65 pret 35, tad šajā izglītības iestādē tarifikācijas bija 50 pret 50. Un tas šobrīd ir atstājis ietekmi uz pedagoģu algām. Un arī, cik es zinu, tad iestādē šis ir ticis skaidrots, bet cik tas ir sensitīvs jautājums, tad, protams, ir pedagoģi, kas šajā brīdī saka, jā, es jūtos slikti, bet tai pašā laikā jau pirmajā semestrī ir jau bijis tā kā lielāks finansējums pār darbiem, kas ir tas saucamais balanss, kas ir kaut kādas papildus slodzes un vēl kaut kas. To šo tā kā pedagoģi īsti negrib paši ieraudzīt un saprast, bet ja mēs skatāmies tīri attiecībā pret visām izglītības iestādēm, visiem ir pēc vienota principa tik sadalīti šie finansējumi, visiem tas tika veikts, bet bija tiešām iekšēji nekorekti notarificēts, un līdz ar to arī pārvaldē uz oktobri viņas skaņojot, nebija paskatījies detalizācijā, bet tur jau bija samanāms jau finansējumā, jau kā atverot vaļā nesakrīt jau cipari, pēc kādiem ir finansēti. Ja tā kā tur šobrīd droši vien, ja vēl sanāk šāds zvans, tad mēs lūgsim gan direktoram, gan vietniekam, kurš sagatavo šīs tarifikācijas, ka viņiem tad ir jāskaidro. Jo kļūda patiesībā ir skolas pusē jau no septembra, un ka patiesībā pedagoģi
viņi ir saņēmuši apmaksu. Nevis tā kā paredz vadlīnijas, nevis tā kā mēs piešķiram finansējumu 65, 35, bet 50 pret 50. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja mums dienas kārtībā jautājumu nav, tad teikšu paldies visiem par šo te komiteju un uz tikšanos tad domas sēdē. Paldies!